jā, šie cilvēki ir ļoti bīstami, jā, tad viņi ir gatavi, kā visi šie izteikumi Air Baltica, jā, kad uzņēmums strādā ar 120 miljonu zaudējumiem gadā, jā, būtībā notērē visu nodokļu maksātāju naudu, un vadība ir gatava turpināt strādāt, kā viņiem tas spārnotais teiciens gāzi grīdā un uz priekšu mēs esam gatavi, protams, saņemot tik milzīgas atalgojums 30,000 un vairāk mēnesī. Agrāk, es atceros, bija tā, ja kaut kāds skandāls bija, kaut kādas negodīgas darbības no valsts amatpersonu puses, no augstākām valsts amatpersonām, tad šīs valsts augstākās amatpersonas demisionēja vienkārši. Tas bija goda jautājums. Tas bija ļoti sen, protams, kad šie godi jautājumi, ja kaut kā skār. Tagad nekas tam līdzīgs nenotiek. Ja. Gods beidzies. Nodrošina partijām uzvaru, ja, kā vienotība. Ja. Iedomājies šis milzīgais aparāts, kas tiek finansēts no valsts budžeta. Būtībā tas ir, praktiski cilvēki netic, domājuši cilvēki netic, kad var kaut kas mainīties. Ja. Vienīgā cerība, ka mums, balso apmēram 55 līdz 60%. Tas ir 60 atnarod labākajā gadā. Jā, tad vienīgais ir cerība, kad nobalsos tie pārējie un nometīs šīs važas, var teikt, šo milzīgo slogu, ja, un kaut ko mainīs. Ja. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Tu zini, šodien gribēju parunāt ar tevi par ļoti nopietnu tematu. Tātad, šī tematika skar Latvijas Republiku. Pirms neilga laika bija diezgan tāda plaša intervija neatkarīgā Rīta avīzē. Un es gribētu tev pārunāt sekojušas jautājumus, jo tur bija principā skarti ļoti daudzi faktori, kas skar, vai kas atbild uz jautājumu, par ko mēs esam jau runājuši neskaitāmas reizes, kāpēc Latvijas Republika tādā bēdīgā stāvoklī, kāpēc Latvijas Republika ir beidzamajās vietās Eiropas Savienībā visos tajos rādītājos, kur būtu labi būt pirmajās vietās, un kāpēc Latvijas Republika ir pirmajās vietās, tur, kur būtu labi būt beidzamajās vietās. Kāpēc tas notiek tieši ar Latvijas Republiku? Tieši šeit notiek visas šīs lietas, ja? Jo tas viss radās ne vakar, ne aizvakar. Tas ir daudzu gadu, daudzu valdību, daudzu deputātu darbības rezultāts. Viss šis negatīvais. Ja? Lūk, un kas šajā intervijā bija interesanti, un es te gribēšu, lai tu šo sadali vairākās daļās un izsaki savu viedokli, tā definīcija sastā kolonna. Tā jau diezgan sen ir bijusi apritē, un sastā kolonna, mēs zinām, kas ir piektā kolonna. Ja, piektā kolonna tie ir principā cilvēki, kas aktīvi pretdarbojās jebkurā valstī pret pastāvošo iekārtu. Un es vienkārši atgādināšu klausītājiem, ka Spānijas pilsoņu kara laikā no 1936. līdz 1939. gadam tieši ģenerālis Franko bija tas, kas šo terminu ieviesa. Viņš teica, ka viņam ir 4 militārās kolonnas, kas uzbruk Madridē, bet Madridē ir vēl 5. kolonna, kas ir neredzama, kas nodarbojas ar sabotāžu, ar diversijām, ar visu to, kas palīdz šīm 4 kolonnām būt militāri veiksmīgām. Bet šeit parādās tāds moments 6. kolonna. Tad lūk, 6. kolonna tie ir cilvēki, kas neapzināti gatavojās kolaborācijai ar jebkuru varu. Tātad tie cilvēki, kas grib dzīvot kā parasti, neraugoties uz to, ka vara ir mainījusies. Ja? Un tas, ko saka Freimans, ir tas, ka Latvijā šādu cilvēku ir ļoti, ļoti daudz. Tātad bez 5. kolonnas var ļoti, ļoti liela 6. kolonna. Tas ir tas pirmais jautājums, ko es gribēšu, lai tu nokomentē. Otrais. Problēma valstiskās identitātes slānis ir ļoti vājš. Tas nozīmē, ka liela daļa cilvēku vienkārši neidentificē sevi ar Latvijas Republiku. Vienkārši dzīvo, viņiem savi uzdevumi, savi darbi, viņi ir nikni uz visu, uz pastāvošo visu situāciju, un viņi vienkārši nodarbojas savām ikdienas rūpēm, ikdienas izdzīvošanu, viņiem principā nosacīti pilnīgi vienalga, kāda ir vara. Diemžēl tāda ir šī situācija. Trešais, ir jautājums, kas arī uzdos šajā intervijā, vai latvieši šobrīd vispār ir spējīgi pārvaldīt savu valsti?
Jo mēs jau tev runājām par to, ka izcila ģeogrāfija, izcila, teiksim, bija rūpnieciskā bāze, izcili, teiksim, kadri tautsaimniecībā, ja, kur tas viss ir palicis, kāpēc tas tā ir noticis. Tālāk. Nu, un tas, kas tiek šis te viedoklis izteikts, ka vēl 2 jautājumi, ko es gribēšu tavu viedokli dzirdēt. Pasionārisms. Tātad pasionārisms ir iekšējā sabiedrības enerģija, kopējā sabiedrības enerģija, pozitīvā enerģija, kas ļauj uzturēt valsti, kas ļauj uzturēt valsts tātad attīstību, kas ļauj uzturēt sabiedrību. Ir mērķi kopīgi, lieli mērķi, ir tātad motivācija, ir tātad, nu, kā es jau teicu, pasionārisms. Ja? Un tas, kas ir pateikts, ka sabiedrība šobrīd ir valstiskuma zemākajā punktā. Visi dzīvo uz inerces rēķina. Tātad ir, nu un labi, lai ir. Tālāk, vēl viena tāda definīcija - sociālais kapitāls. Tātad cilvēku savstarpēja attiecība un savstarpējās uzticēšanās līmenis, tas ir tas, tad es definēju, kas tas ir, jā, sociālais kapitāls. Tā ir spēja identificēt sabiedrības kopīgos lielos mērķus un organizēties šo mērķu sasniegšanai. Nu, arī tas, ko saka Freimans, ir, ka Latvijā šī sociālā kapitāla līmenis ir ārkārtīgi zems. Tas nozīmē, ka principā katrs ir pats pa sevi, nekādu lielo mērķu nav, neviens lielos mērķus, pat ja spēja, teiksim tā, uztulēt vai identificēt, neviens neko negrib darīt. Nosīt rupi sakot, visi ienīst visus, visi cīnās pret visiem, ir tikai tātad katrs ir pats pa sevi un neko, teiksim, negrib ne dzirdēt, ne darīt. Nu, un kā rezultāts tam visam 2 lietas, ko mēs tev esam jau runājuši, bet atkal jautājums tev. Visi šie iepriekš pieminētie faktori rezultējās jau daudzas reizes pieminētajā katastrofālās demogrāfijas situācijā. Mēs tev runājām. Pagājušā gada beigas mazāk par 1000 jaundzimušo, pagājušajā gadā nedaudz vairāk par 12 000 jaundzimušo visā Latvijā. Kritiska situācija ar šo te demogrāfiju. Nu, protams, viena no šiem te aspektiem ir tāpēc, ka cilvēki vienkārši šādos apstākļos, pa ko es tev teicu, nu, viņi vienkārši negrib riskēt. Viņi negrib veidot ģimeni, viņi negrib tātad riskēt ar bērnu dzimšanu. Nu, un otrs moments ir absolūti neefektīvā valsts pārvalde. Kā tāda plaisa, aizvien palielinošās plaisas starp sabiedrību un varu, kā mēs jau tev zinām, nekompetento, neintelektuālo un neizglītoto tātad valsts varu. Nu, un plus mēs redzam strauju nelegālās imigrācijas pieaugumu. To, ko visi ir ievērojuši. Es domāju, ja jūs pastaigājat par Rīgu, tad jūs redzēsiet, kā Rīga ir vizuāli mainījusies. Ka tur ir cilvēki no Vidusāzijas, no Pakistānas, no Indijas, kur ir ļoti daudz vairāk nekā Latvijas iedzīvotāji. Nu, viss, un tas tad mums ir, tā saka, gala produkts. Gala produkts mums ir strauji pieaugušā sabiedrības nedrošība, stress pamatiedzīvotājos, šis negatīvais sociālais kapitāls transformējās protesta sajūtās, Arnold. Un kas varētu būt, varbūt, ko es arī gribētu, lai nokomentētu, ka varbūt uz pašvaldību vēlēšanām 7. jūnijā šis protesta kapitāls vēl nebūs sasniedzis savu virsotni, bet 26. gada Saeimas vēlēšanās šīs protesta sajūtas var uzsprāgt. Tādā nozīmē, ka tiks noslaucītas vispār visas iepriekšējās partijas, kādas tās ir bijušas, ja, un tiks izveidot pilnīgi, jauna situācija. Tas būs pareizi. Tas būs pareizi. Un to mēs, kas apstiprina tos mūsu vārdus, ir tas, ko mēs esam jau daudz reizes runājuši. Alternatīvu Vācijai, Farāčs Lielbritānijā, Le Pen Francijā, Orbāns Ungārijā. Principā virzība skaidra. Un skaidrs, ka 26. gadā tas var sasniegt, šis vilnis var sasniegt arī Latviju. Ja? Arnold, lūdzu, visi šie te jautājumi. Jā, jautājumi ir daudz, Raimond. Es gribēju vienkārši tev pateikt, ka jautājumi ir tik daudz, bet no tā ir atkarīga vispār šī valsts nākotne. Un tie faktori, piedod, ir apdraudoši. Visi kā viens paņem jebkuru gribi, viņi apdraud vispār normālu valsts attīstību un funkcionēšanu. Tas ir sen jau redzams. Centīšos pēc iespējas īsāk, konkrētāk atbildēt uz šiem jautājumiem. Tad pirmkārt par 5. kolonu. Tad es uzskatu, ka
Tāda izteikti, mums Latvijā izteikti kaut kādas izpausmes 5. kolonnai nav. Tas ir valsts drošības dienesta kompetence, es domāju. Ja runa ir par 5. kolonu, ja, kas darbojās vēsturiski valstīs, kurās bija pirmskara situācija, ja, bet es uzskatu, ka Latvijā daudz nopietnāks briesmas un draudus rada šī 6. kolona. Tā ir reāls drauds, un šīs izpausmes varbūt daudziem nav saskatāms. Tie ir cilvēki, kuri būtu gatavi, es domāju, pie jebkuras varas darboties, ieņemt kaut kādus amatus, vienoties ar jebkuru varu, tikai lai iegūtu savu pašlabumu. Tātad, lai viņi izdzīvot, lai viņa dzīve būtu laba, nodot citus cilvēkus pie kuriem apstākļiem, galvenais, lai viņiem šis būtu pašlabums. Un mēs to skaidri redzam valdībā. Šīs izpausmes varbūt daudz to neredz, kad būtībā ļoti daudz politiķi un valsts ierēģi nodarbojas ar populismu, nepopulāru lēmumu pieņemšanu, ar birokrātiju. Būtībā viņi parazitē uz šo mūsu valsts organismu. Ja. Tie ir tie parazīti, ka es uzskatu, ja, šis mākslīgi uzpūstais ierēģņu valsts aparātā strādājošo un valsts kapitāla sabiedrībā strādājošo, kuriem ir milzīgi atalgojumi nepamatoti, ja, un kuri būtībā parazitē un ēd nost mūsu valsts budžetu. Ja. Tas ir pirmais, un liela daļa no šiem cilvēkiem, es uzskatu, būtu jāatlaiž un jāsamazina par 70% šis viss milzīgais aparāts. Pat vienkārši, ja mēs paņemam kapitāla sabiedrības vai organizācijas, kas dotējās no valsts budžeta, kaut vai ņemam Rail Baltica, Air Baltica, ja, nevar salīdzināt ar kaut kādu privāto uzņēmumu, ja, kuram nebūtu tādas iespējas vai kaut kas līdzīgs nevarētu notikties, ja, ka bankrotējošs uzņēmums varētu turpināt, saņemt kaut kādas dotācijas no valsts naudu un tā tālāk un turpināt darboties. Ja. Viņš šeit būtu nobankrotējis un pie šādas kritiskas situācijas, piemēram, kā Rail Baltica, ja, man nav saprotams šis milzīgais algu budžets, ja, nav skaidrības par šī projekta tālāko virzību, ja? Bet neviens nav atlaists no darbs, tiek saņemts šīs milzīgās algas, liekas, kad kaut kāds 150 miljoni budžets, ja? Algu budžets visiem šiem, kas tur piedalās, ja? Rail Baltica. Es tā dzirdēju vismaz, ja? Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka zinot šo situāciju, valdībai jāpieņem lēmums, nākamā dienā būtu jāatlaiž visi cilvēki gandrīz, ja? Jāatstāja kaut kādu tur administratoru, varbūt kas administrē pagaidām, kaut kāds process, lai varbūt kaut ko iesaldētu, saglabātu, bet nevis, lai tālāk tērētu valsts budžeta naudu. Tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, un par to būs jāatbild, ja. Un es domāju, ka, jā, šie cilvēki ir ļoti bīstami, ja, tad viņi ir gatavi, kā visi šie izteikumi Air Baltica, ja, kad uzņēmums strādā ar 120 miljonu zaudējumiem gadā, ja, būtībā notērē visu nodokļu maksātāju naudu, un vadība ir gatava turpināt strādāt, kā viņiem tas spārnotais teiciens gāzi grīdā, un uz priekšu mēs esam gatavi, protams, saņemot tik milzīgas atalgojumus, 30,000 un vairāk mēnesī, protams, te jau ir tā vienaldzība, ja, tā 6. kolona, ka būtībā viņiem pilnīgi neinteresē, kas notiekās par valsts, neviens nedomā par šiem līdzekļiem iztērētiem. Galvenais, ka viņiem ir labi, viņi saņem ļoti labas algas, ļoti komfortabla situācija viņiem ir, un viņiem pilnīgi ir nospļauties par pāriem līdzcilvēkiem, ja. Lai viņi aiziet pastrādāt par 600 eiro, tur, es nezinu, maksimā Zārā, ja, uz rokas cilvēki saņem. 1000 ar kapējām tur mazām. Tas vēl daudz. Nē, es vienkārši zinu jaunieši, kas strādā, studenti un dažādi citi jaunieši, vienkārši zinu, šīs nesalīdzinamā šī milzīgā plaisa, ja, kas ir starp šiem cilvēkiem, ja, tas arī rāda cilvēkiem to neapmierinātību, neticību, ja, un
ja mēs runājam par pasionārismu, ja, tad šī iekšējā sabiedrības enerģija, viņa ir vienkārši pazudusi, ja, jo nav jau ticības. Nu, būtībā runājot ar cilvēkiem, ar dažādu šķiru, nu, dažādas strādājošo, kalpojošo cilvēku, inteliģentu, uzņēmēju, dažādas sabiedrības daļas cilvēkiem, nu, būtībā visi ir, nu, šī enerģija ir izsīkus, nav ticības, ja, un nav redzamības nākotnē. Cilvēki arī baidās daudz, nu, pat no kara draudiem, ja, daudz taisās emigrēt, neredz šeit nākotni, un tā ir arī tā demogrāfijas problēma. Un iemesls ir tāds, pirmkārt, kā jau es teicu, kad šī milzīgā ierēģņu, valsts dažādu amatpersonu un strādājošo valsts pārvaldes aparātā, kapitāla sabiedrībā, šī milzīgā armija, kas patērē milzīgu budžetu, rada birokrātiju, rada korupcijas draudus, iztērē milzīgu valsts budžeta daļu, ja, un tā ir vienkārši neticība cilvēkiem, ka nu, kaut kas var mainīties, jo tā ir milzīga armija arī vēlēšanās, kas nodrošina esošai politiskai varai tālāku nu, nākotni, tālāk valdīt, tālāk ieņemt kaut kādu nu, politiskus amatus, nodrošina partijām uzvaru, ja, kā vienotība. Ja. Iedomājies šis milzīgais aparāts, kas tiek finansēts no valsts budžeta. Būtībā tas ir nu, praktiski cilvēki netic, domājuši cilvēki netic, kad var kaut kas mainīties. Ja. Vienīgā cerība, ka mums nu, balso apmēram 55 līdz 60%. Tas ir 60 tāda nav labākajā gadījumā. Jā, tad vienīgais ir cerība, kad nobalsos tie pārējie un nometīs šīs važas, var teikt, nu, šo milzīgo slogu, ja, un kaut ko mainīs. Ja. Kad atnāks, kā mēs pareizi sakām, jauns politisks spēks, jauni cilvēki, jauns asins un kaut ko mainīs, ja, ka nebūs šī sestā kolona pie varas. Un es tam ticu, ja. Un otrie, ja, pirmie ir tie, kas netic, cilvēki vienkārši netic, ka kaut kas var mainīties, šī enerģija ir zudus, jo tu pareizi saki, valstī nevar būt virzības tad, ja sabiedrībai vispār nav interesi nekāda, nav nekādas iekšējas enerģijas, viņai nav interesi. Nu, kaut kā atbalstīt vai kaut ko radīt jaunu vai nu, nodarboties ar kaut kādām nu, valsts attīstības lietām. Piedalīties kopējos procesos. Un otri ir tie, šī sestā kolona un cilvēki, kas raujās pie varas, ja, jo viņi ir, nu, kā var teikt, izjutuši šo saldo varas garšu, ka visatļautība, likums visiem nav viens, tad likuma priekšā viņi neatbild, viņi var pieņemt jebkādas pretvalstiski nu, lēmums pretvalstiski, kur rada zaudējums valstī. Nu, kaut vai mēs varam runāt par to, kad ir šie trauksmes cēlāji. Ja? Nu, es neesmu dzirdējis, ka kāda tiesību sargājušā iestāde būtu komentējusi, izskatījusi kaut ko, ja? Nu, tādā nopietnā līmenī. Arnold, viens maza replika, dažreiz trauksmes cēlāju, teiksim, ziņojumi vai trauksmes cēlāju darbība noved, ka daži politiķi tomēr cieši sāpīgi no tā. Nu, reti, jo mums šie trauksmes cēlēji bijuši ļoti daudz, un pat, ja mēs klausamies nu, komentārus, politiķu komentārus, ja šie cilvēki, kas ir nu, šo trauksmu cēlāju objekts, tad, piemēram, viņu līdzpartejiskie cilvēki nu, vienmēr cenšas aizstāvēt vai nerunāt par šīm lietām. Ja. Tad, respektīvi, vārnai acī neknābi un savējos aizstāv. Ja. Un, protams, ka daudzi viņi vai visi gandrīz praktiski dzīvo kā pēdējo dienu. Ja, mēs redzam, tad gūst pašlabumu sev, pa valsti nedomā, daudz iegādājas īpašums ārzemēs, ja, kā mēs zinām, tad, lai kaut kādā gadījumā varētu aizlaisties no šejienes, aizmukt projām kaut kādā krīzes situācijā. Ja. Un tā ir tā milzīgā problēma. Ja. Tad cenšanās noturēties pie varas līdz pēdējām, neviens netaisās sadot. Ja agrāk, es atceros,
bija tā, ja kaut kāds skandāls bija, kaut kādas negodīgas darbības no valsts amatpersonu puses, no augstākām valsts amatpersonām, tad šīs valsts augstākās amatpersonas demisionēja vienkārši. Tas bija goda jautājums. Nu, tas bija ļoti sen, protams, kad šie godi jautājumi, ja kaut kā skār. Tagad nekas tam līdzīgs nenotiek. Ja. Gods beidzies. Jā, jo arī viss drošības struktūras arī ir pakļauts šai varai, un es neredzu, ka tiktu izmeklēts, jo es zinu, ir ļoti daudz nosūtīt dažādas sūdzības un informāciju dažādām gan tiesību sargājošām iestādēm, gan Saeimas drošības komisijai, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Ja? Būtībā visi šie iesniegumi ir palikuši bez atbildēm. Un tāpēc cilvēki vairs netic, informācija ļoti daudz. Ja, piemēram, Lato Lapsa nāk klajā ar daudzām lietām, ja, un publisko viņas, un uzņem to sitienu uz sevīm, ja, kā mēs zinām, viņi tur aiztur, krata, tad daudziem cilvēkiem šī informācija vienkārši ir, ja, un viņi gaida attiecīgo laiku vai momentu, kad varētu šo informāciju likt lietā, jo šie gadījumi jau nav aizmirst, viņi jau paliek cilvēka atmiņā, ir dokumentāli, ja, pierādījumi. Un es domāju, kad pienāks laiks, ja, kad daudz izmantos informāciju, ja, un nāks klajā ar šokējošiem tādiem faktiem par to, kas ir noticies valstī. Es ceru, ka tiks saukt pie atbildības cilvēki, kas ir nodarījuši kaitējumu Latvijas valstī. Man tāda cerība ir, jo, kā es saku, šodien cilvēki netic, likums visiem nav viens, mēs to esam vairāk kārt redzējuši. Jā, pieredzējuši, un daudz esam arī par to runājuši savās pārraidēs. Tāpēc visi šie faktori noved pie šī pasenārisma, ka cilvēki vienkārši vairs netic, neuzticās valdībai. Skaidrs, un ļoti iespējams, ka nākamās Saeimas vēlēšanās var būt kaut kāds sprādziens, un var kaut kas ļoti nopietni mainīties. Es arī tam ticu. Arnold, visi faktori par to liecina, kā mēs jau minējām, ka tas viss notiek viscaur pasaulē, Trumpa graujošā ievēlēšana ASV, tātad mēs jau runājam par Eiropu. Principā mēs arī runājam un sapratām, ka Latvijā viss notiek laika nobīde, bet kas lēni nāk, tas labi nāk. Un, protams, 28. gada vēlēšanas, manuprāt, būs tās, kas varētu aizmēst miskastē politikas un vēstures miskastē visus tos, kas ir kaitējuši Latvijas republikai. Ja. Bet, spriežot pēc tā, kāda raksti parādās presē, kāda analītika parādās presē, situācija vairs nevar noslēpt. Situācija tiešām ir kritiska, ņemot vērā visu to, ko mēs tev pārunājam. Tā kā, Arnold, liels paldies tev par tavu viedokli. Mēs Latvijai arī turpināsim īpaši sekot notikumiem Latvijā, jo katrā gadījumā, kā mēs redzam, visās sfērās situācija ir kritiska, un mēs tiešām ceram, ka es pievienojos pilnībā tam, ko tu saki, ka ir tomēr liela cerība un pamatota, ka mēs situāciju tomēr varam laust un mainīt uz pozitīvo pusi. Paldies tev, uz redzēšanos! Paldies, uz redzēšanos!